Andersons vienatnē cīņā par ripas kontroli. Labi izdodas pieturēt ripu Andersonam. Labi piespēle aizsargam un ripu vārtos! Metiens no zilās līnijas un ripi ielido vārtos. 1-3 Latvijas samazina rezultātu starpību. Andersons teica, ka gūs vārtus. Jāiemet pirmie un aiziet, to rekur arī sacīts darīt. Jāmēģina dabūt ripu ārā Latvijas izlasē, ko izdodas izdarīt. Un te lieliski epizode! Fantastisks moments un realizēts skaitliskais vairākums Latvijas izlasēji. Prohorenkovs, vārta autors. Regulārajā sezonā 1 vārtu gūms un te uzreiz pirmajā. Latvijas izlases spēlē šajā pavasarī Prohorenkovs tiek pie vārtu gūma. Vārtu gūms arī skaitliskajā vairākumā. Nu te jāsaka, Austrijas izlase pārgalvīgi nospēlē. Tur uzreiz 3 spēlētāji šeit pie laukuma apmals brīdī, kad tiek pie ripas Bergmans. Ātri tiek izspēlēts šis pārsvars un viens pats vārtu priekšā ir Prohorenkovs, kurš no tūs distances spēja pielabot ripu vārtos. Vidus daļā Krastenbergs tiek pie ripas. Piespēle uz vidu, Smirnovs un vārti! Beidzams lauks metiens, tās ir Denis Smirnovs. Un jau 3-3. Ļoti rezultīvs periods. Un Latvijas izlasē izdodas atspēlēt 3 vārtu deficītu. Pie tam spēja to viņi izdarīt diezgan īsā laika posmā. Denis Smirnovs vārtu autors. Tur mēs redzam, Krastenbergs tiek pie ripas, piespēle uz vidu, savalda ripu Smirnovs. Un ar ļoti spēcīgu metienu. Tā, lai augšējā stūrī pārspēja viņš Foraero.